No šī mēneša atsevišķām daudzdzīvokļu mājām, kuras Sijā Ogres namsaimnieks ir pārņēmis no iepriekšējā pārvaldnieka, rēķinos ir parādījusies pozīcija siltuma parāds. Šis siltuma parāds ir veidojies laika periodā, kad šīs mājas atradās pie cita nama pārvaldnieka, un šis konkrētais nama pārvaldnieks pilnā apmērā neveica norēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, konkrēti par siltumenerģiju, ko šīs ēkas saņēma no Ogres namsaimnieka. Šis ir ļoti sensitīvs un ļoti jūtīgs jautājums, bet tātad situācija ir sekojoša, ka par šo parādu atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība, neatkarīgi no katra atsevišķa individu veiktajiem norēķiniem ar konkrēto nama pārvaldnieku, tad šis parāds ir izveidojies, jo viņš šo summu pilnībā nenovirzīja, lai nosaktu komunālos maksājumus. Tas, ko Ogres namsaimnieks var no savas puses izdarīt, tad no Ogres namsaimnieks jau ir veicis darbības, kas ir vērstas uz šīs naudas atgūšanu. Tas būs garš process, un to var darīt katra dzīvokļu īpašnieku kopība atsevišķi, bet mēs no savas puses inicēsim procesu, kurš iesaistīs maksimāli daudz šo cietušo dzīvokļu īpašnieku. Un tad cerībā uz to, ka jo vairāk šo cietušo vai apkrāpto cilvēku šajā procesā iesaistīsies, mēs ceram, ka attiecīgās iestādes daudz ātrāk reaģēs, lai izskatītu šo lietu un pēc iespējas, ar cerību, ka tā būs lielāka iespēja atgūt šos līdzekļus. Konkrētā summa, kas ir katrai mājai, viņa ir atšķirīga, viņa ir izveidojusies ļoti atšķirīgi. Un tātad šī konkrētā summa dalās, mēs viņu izdalīsim uz 6 mēnešiem, un viņa dalās proporcionāli katras ēkas apkurināmai platībai. Līdz ar to arī katra dzīvokļa rēķins ir atkarīgs no apkurināmās platības konkrētajā dzīvoklī. Šajā summā nav vairs pievienotā vērtības nodokļa, jo izrakstot rēķinu, tas jau valstī ir samaksāts. Ja? Tātad pusgada laikā mūsu priekšlikums, un mēs esam izsūtījuši šos rēķinus, iekļaujot jau šo 1/6 daļu pagājušā mēneša komunālo maksājumu rēķinos. No savas puses dzīvokļu īpašniekus lūdzu būt attiecīgi aktīviem un atsaucīgiem, tad, kad mēs šādas aptaujas inicēsim, lūdzu paužat savu viedokli, neskaidrību gadījumā vēršaties pie Ogres namsaimnieka, mēs jums šo visu situāciju skaidrosim un palīdzēsim ar viņu tikt galā. Papildus tam aicinu arī vērsties pie attiecīgo māju pārstāvjiem, kuri pārstāvēja iepriekšējā nama pārvaldnieka intereses, un lūgt arī viņiem sniegt kādu skaidrojumu par to, kur šie līdzekļi, kas bija paredzēti uz komunālo maksājumu norēķiniem, kur viņi ir tikuši iztērēti. Tā kā es ceru, ka šī situācija atrisināsies pēc iespējams īsākā laikā, un kā jau teicu iepriekš, neskaidrību gadījumā aicinu sazināties ar Ogres namsaimnieku.